Kad es biju soli no pašnāvības un man tika diagnosticēta smaga depresija, ārsts man teica, ka man ilgstoši būs jādzer spēcīgi antidepresanti un nekādā gadījumā nedrīkst pārtraukt tos lietot, piekodinot sievai, sekot līdzi katrai zāļu devai, ko es lietoju. Kad man diagnosticēja veģetīvo distoniju, man teica, ka tas izpaudīsies daudz un dažādos veidos. Simptomi var piemeklēt jebkurā brīdī. Esi tam gatavs, un galvenais, ja nepieciešams, tad dzer nepieciešamās zāles. Un visbeidzot, kad man sāk atrofēties visi ķermeņa muskuļi un diagnosticēja motoro neironu slimību, man teica, ir jāgaida pāris mēneši, jo izārstēt šo diemžēl nevar, taču jānovēro, cik strauši ir šis slimības progress, lai varētu saprast, kādus medikamentus piemērot, lai mēģinātu kaut kā šo progresu palēnināt. Jā, tajā brīdī man bija jāizdara izvēles. Un tieši apzinātas izvēles, par kurām man pašam vajadzēja uzņemties atbildību. Jo tas viss bija atkarīgs no manis, tas bija mans ķermenis, tā bija mana dzīve un nākotne. Es apbraucu pusi pasaules, lai meklētu slimības cēloņus, kā arī lai saprastu un apzinātos to, kas ir jāmaina. Daļu no šiem cēloņiem es noskaidroju tepat Latvijā, daļu okeāna otrajā krastā. Es pakāpeniski mainīju savu uzturu, domāšanu un dzīvesveidu. Taču pārsteidzošākais sākās tad, kad es pakāpeniski sāku apzināties to, kas es patiesībā esmu. Kad es sāku atgriezties pats pie sevis, pie savas patiesās būtības. Kad es apzinājos to, ka svarīgākās atbildes jau bija manī. Tajā brīdī es beidzot biju brīvs. Brīvs no bailēm, no neziņas un no milzīgās piesaistes sistēmai. Jo es beidzot sapratu un redzēju to, ka tik daudz, kas ir atkarīgs tieši no manis.